Pārtikas un veterinārais dienests, veicot kārtējo pārbaudi meža cūkām, novembra sākumā konstatēja klasisko cūku mēri Bērziņu pagastā nomedītajiem dzīvniekiem. 27. novembrī lipīgais vīruss atklāts mājas cūkai, saimniecībā Svariņu pagastā. Pašvaldība rīkojās operatīvi, sasaucot ārkārtas domessēdi, lai risinātu nopietno jautājumu. Aicinājām šodien pagastu paralžu vadītājus, ārkārtas situāciju komisiju, kopā Zemesardzes un valsts policijas pārstāvis, kur ietilpst komisijas sastāvā, un tātad sakarā ar prasību to, ka jānodrošina 20 dienas tātad inficētās teritorijas fiziska apsardze, tad nodrošināsim šo klātbūtni. Zemesardze un valsts policija to pēc mūsu aicinājuma tad arī apņemsies darīt, un pašvaldība tad arī skatīsies, kā var palīdzēt informēt iedzīvotājus par pasākumiem, kas jānodrošina obligāti, lai nepieļautu paplašināšanos vīrusa pa saimniecībām. Dagdas novadā ir reģistrēts pirmais cūku mēra gadījums Svariņu pagastā. Uz doto brīdi ir paredzēts izveidot divas zonas, tā saucamo aizsardzības zonu, kas ir aizņem 3 km radiusā no tās novietnes, kur tika konstatēts klasiskais cūku mēris, un arī 10 km radiusā tā saucamā uzraudzības zona. Šo zonu teritorijā tiks kontrolēt visa transporta līdzekļu kustība, ir aizliegta jebkāda dzīvnieku pārvietošana šajās zonās. Saimniecības, kuras atrodas minētajās zonās, tiks apsekotas un veikti preventīvi pasākumi, lai vīrusu ierobežotu. Iedzīvotāji tiek aicināti izrādīt sapratni, jo slimības izplatība var radīt postošus zaudējumus plašām Latvijas teritorijām. No vakardienas ir noteikts klasiskā cūku mēra skartais punkts, noteikta aizsardzības zona, kas ir 3 km, un uzraudzības zona 10 km, kurā tiks veikti dažādi pasākumi. Zonu teritorijās tika apsekotas arī pārējās novietnes, tik ņemtas cūku asins analīzes, lai veiktu tā saucamās preventīvos pasākumus un novērstu arī tālāko inficēšanos ar šo lipīgo slimību. Nepieļaut nepiedarošu personu nokļūšanu novietnē, izvairīties no pārtikas produktu atkritumu izbarošanas mājas cūkām, nepieļaut, teiksim, klaiņojošu suņu, savu suņu pieskatīšanu, lai viņi nekur nestaigātu un neienestu kaut kādā veidā infekciju. Vajadzētu pacīnīties ar grauzējiem, jo tas arī ir viens no riskiem, kas var nekādā gadījumā cūks neturēt ārā, bet visus cūks turēt kūtī. Un, ja rodās kaut kādas problēmas ar cūku veselību vai liekas aizdomīgs kaut kāds dzīvnieku īpašniekiem, nekavējoties jāsazinās ar apkalpojošo veterinārā ārstu vai ar pārtikas veterinārā dienesta inspektoriem. Saimniecību īpašniekiem, kuriem nāksies likvidēt dzīvniekus, tiks izmaksātas ministru kabineta noteikumos paredzētās kompensācijas, lai sektu zaudējumus. Dienvidlatgales pārtikas un veterinārā dienesta vecākais inspektors norāda, ka īpašu piesardzību jāpievērš medniekiem, jo viņi netieši ir vieni no lielākajiem vīrusu izplatības riskiem. Medniekiem būtu jāievēro arī vienkāršākie biodrošības nosacījumi. Tas ir ar medību drēbēm nekādā gadījumā neiet uz savām piemājas saimniecībām, izvairīties no medību atlikumu nokļūšanas mājas cūku ēdienkartē un pacensties laust savas medību tradīcijas un nošauto meža cūku iekšējos orgānus, visas kājas, viss, kas paliek mežā, mēģināt sadedzināt vai nu turpat uz vietas mežā, vai vest arī uz vietām, kur to var izdarīt. Visu nepieciešamo informāciju novietņu īpašniekiem, kurās ir cūkas, viņam ir iespējas saņemt pagasta pārvaldēs, sazinoties ar pārtikas veterināru dienestu vai pie pagasta lauku attīstības konsultantiem.
Dagdas novada domes priekšsēdētājs uzsver, ka jautājums jārisina valsts līmenī un būtu jāsniedz atbalsts slimības skartiem reģioniem, jo vīrusa ierobežošana prasīs lielus finansiālus līdzekļus. Mēs nevaram nodrošināt fizisku, aprīkojumu tādu kā, piemēram, pārvietojumus vagoniņu uz Zemessardzei, kur rīcībā izrādās arī šādu pārvietojumu vagoniņu nav, lai viņi varētu apsardzes teritorijai konkrētai diennakts garumā nodrošināt, lai netiktu pārvietošana notiktu kaut kāda nekontrolēta mājdzīvnieku. Līdz ar to arī policijas darbinieki izteica tādu pieņēmumu, ka ļoti grūti būs atrasties mašīnā kaut kādā teritorijā 24 stundas diennaktī un nodrošināt šo fizisku apsardzi. Tā kā šis jautājums mums ir risināms. Dagdas novada teritorijas plānojums ir Dagdas novada administratīvās plānošanas attīstības dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Projekta mērķis ir izstrādāt Dagdas teritorijas plānojumu ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem, tādējādi radot pamatu stabilai novada teritoriālai attīstībai. Pašreiz jau ir izstrādāta teritorija plānojuma pirmā redakcija, un šī gada 31. oktobrī arī domes sēdē tika nolemts nodot šo teritorijas plānojumu pirmo redakciju sabiedriskai apspriešanai. Līdz šim spēkā esošais teritoriju plānojums radīja nevienlīdzīgas iespējas novada iedzīvotājiem, tāpēc 2011. gadā tika pieņemts lēmums izstrādāt jaunu. Iedzīvotājiem, kuriem atrodas īpašumi Dagdas novada teritorijā, tas ir ļoti svarīgi, jo visas teritorijas ir iezīmētas kādai konkrētai izmantošanai. Vairāk skar tieši tos, kuri domā kaut ko būvēt nākotnē, jo lauksaimnieciskā rakstura darbības faktiski tā ir patreizējā izmantošana lielākās daļas teritorijas, un tad tas ir kā mazāk skar. Bet, ja domā kaut ko būvēt, tad tas ir ārkārtīgi svarīgi, ko tad drīkst būvēt katrā konkrētajā teritorijā. Teritoriju plānojuma sastāvdaļa arī ir apbūves noteikumi tāda lieta, ja? Un visi cilvēki, kas grib būvēt un būvēs, ja? Tad, protams, arī saskarsies ar tiem noteikumiem, jo valstī mums ir valsts likumi, kas reglamentē būvniecību, bet šeit vēl klāt nāk arī mūsējie vietējie apbūves noteikumi, ja? Un tos apbūves noteikumus mēs paši tā kā veidojam te visi kopā, un domes vadībā un cilvēki ir cilvēkiem ir iespēja arī nākt piedalīties un arī piedalīties tajā veidošanas procesā. Visi materiāli par teritorijas plānojuma pirmo redakciju ir pieejami pašvaldības mājaslapā, kā arī Dagdas novada domē un visās pagastu pārvaldēs. Iedzīvotāji tiek aicināti interesēties par sabiedrisko apspriešanu norises datumiem un laikiem, kurus arī var atrast novada mājaslapā. Pašvaldībā un arī pagastu pārvaldēs jebkurā laikā iespējams iesniegt rakstiskus priekšlikumus vai ierosinājumus jaunā teritorijas plānojuma labošanai. Piedaloties sabiedriskajās apspriešanās ir to vieglāk izdarīt, jo būs klāt cilvēki, kas izstrādā šo te plānojumu, gan plānojuma izstrādātais reģionālie projekti, gan arī pašvaldības pārstāvji, kuri tad iedzīvotājiem palīdzēs atrast gan savu varbūt tā zemes gabalu, gan arī atrast dokumentos, kas tad šajā zemes gabalā turpmākos 12 gadus būs atļauts. Brīvība ir līdz tā pakāpē, kamēr tu neierobežot citu cilvēku brīvību. Un šeit tomēr ir tāpēc tas plānojums un tā teritoriālā visa plānošana ar to saistās. Lai ir gan tavs aizsargāts tavas privātīpašuma tiesības, bet tomēr, lai neveidojas traucējums kaut kam citam kaimiņam. Piemēram, ja ir apdzīvota teritorija, cilvēkiem, piemēram, ir katram tur mājiņa un šķūnītis, un tad vienam izdomājas, piemēram, uztaisīt tur lielu kūti, jā, ar lielu daudzumu cūkām. It kā jau labi, cilvēks grib attīstīt biznesu, grib maksāt nodokļus, jā, bet tajā pašā laikā, ja visiem cilvēkiem riņķī tajā individuālā apbūves teritorijā būs neciešama dzīvošana. Projekta izstrādi Dagdas novada pašvaldībai finansē Eiropas sociālais fonds. Jau izstrādāti vairāki ilgtermiņa dokumenti, kā attīstības programma, ilgspējīgas attīstības stratēģija, kurā tiek attēlots pašvaldības attīstības redzējums vismaz uz 25 gadiem, un arī jau pieminētais teritorijas plānojums.
Turpmākajos gados novads attīstīsies balstoties uz stratēģijām šajos dokumentos, tādēļ tie lielā mērā ietekmēs visus novada iedzīvotājus. Jāsaka, ka teritorijas plānojums ir ļoti svarīgs dokuments ikvienam cilvēkam, gan tam, kas dzīvo mūsu novadā, gan arī tiem cilvēkiem, kuriem mūsu novadā ir īpašumi vai kuri vēlas kaut ko darīt vai attīstīt mūsu novadā. Tāpēc es aicinu visus būt ļoti aktīviem. Tas teritoriju plānojums un tā būs noteikumi tomēr reglamentē un sadala teritorijas bišķiņ tā pa grupām, ja, ka, teiksim, tā vietiņa ir tā, kur tur mēs dzīvosim un gulēsim, bet tā vietiņa ir tur tieši, kur var gan saimniekot, gan veidot savas lielās fermas. Un, tāpēc mēs tā visi varam apspriest, izdomāt un nospraust uz 12 gadiem, kā, teiksim, tā pilsēta harmoniski attīstīsies. Dagdas novada tautas namā aizvadīts zoles turnīrs Dagdas kauss, kurš jau kļuvis par tradicionālu un tiek rīkots 2 reizes gadā. Šoreiz tam pieteicās 30 dalībnieku. Labākais tika noskaidrots 5 kārtās, katrā pa 15 spēlēm. Tas no dalībniekiem prasīja lielu pacietību, tomēr lielākā daļa no viņiem ir šī sporta veida veterāni. Zoles sākās man pašam personīgi no mednieka gaitām, jo zoles kārtas tas ir, kad mednieku iecīnītā spēle. Un pašā Dagdā šeit zoli sāka organizēt Zandera kungs. Un viņam tie pirmie turnīri, cik tur vairākus gadus rīkoja viņš. Un kad viņš aizgāja Viņsaulē, tad nepalika, kam to rīkot. Tad draugi paziņas, jāorganizē tālāk, to Lietuvas uzņēmos, un jau, man liekas, jau pāri 10 gadiem. Uz turnīru bija ieradušies arī viesi no blakus novadiem. Turnīra vecākais dalībnieks bija 83 gadus vecais krāslavietis Ārens Osis, kuram kāršu spēle ir daudz tuvāka nekā vairumam no mums. Mani kārtīm piesaista no dzimšanas, jo māte staigājot pirms dzemdībām ar brāļiem vienmēr spēlēja kārtas. Un tā es visu mūžu gatavs esmu kārtas spēlēt. Var neko citu nedarīt, bet kārtas spēlēt laika atradīs. Viesi no Krāslavas izrādījās stipri pretinieki vietējiem zoles spēlētājiem. Tas ir visai likumsakarīgi, jo arī tur tiek rīkoti zoles turnīri, kuri piesaista lielu skaitu dalībnieku. Mēs jau ar zolīti nodarbojamies uz vietas Krāslavā. Mums ir zolītes klubs Laimas ar 12 gadu stāžu jau un cenšamies katru brīvu brītiņu izspēlēt. Katru gadu atskaitāmies par rezultātiem. Piedalāmies arī ar andrupeniešiem. Tur mums ir ceļojošais andrupenes kauss. Sāku nodarboties pirmoreiz studiju gados, kad studēju medicīnas institūtā. Tad jau mēs brīvā laika pavadījām tieši pie kārtīm, pie zolītes. Jā. Tad bija kaut kāds pārtraukums, varbūt gadi 10, varbūt vairāk. Un tad iepazinos ar Ošu ģimeni, un tad mēs sākām spēlēt tur, kā jau Ārens teica, kā jau 12 gadus rīkojam turnīrus. Un arī piedalāmies tādos savos turnīros ar andrupenes kolēģiem. Zoles turnīra laikā valdīja laba atmosfēra, jo lielākā daļa dalībnieku pa šiem 10 gadiem jau paspējuši viens otru iepazīt. Spēles laikā gan valdīja zināma spriedze, jo turnīra iznākumu noteica tas, cik labi spēlētājs skaita kārtis. Un, protams, neiztikt arī bez veiksmes faktora. Pats arī piedalos regulāri. Šodien kaut kur biju augšgalā, bet viens nepareiz gājiens, un tagad, laikam, no trīnieka būšu ārā. Domāju, ka ļoti jauks turnīrs, kad cilvēki pavada savu brīvo laiku pie zoles kārtiem, nevis nodarbojoties ar kaut kādām citām lietām, teiksim, jā. Un pagaidām veicas vidēji, teiksim, neteiksim, ka slikti, neteiksim, ka labi. Šoreiz turnīram noslēdzoties labākais spēlētājs izrādījās Zigmārs Ziners, kuru punktu skaita ziņā nevarēja pārspērt Edgars Polaks un Jurijs Dmitrijevs, kuri dalīja 2. un 3. vietu.